Labdien, mans vārds ir Mārcis Leja, esmu gastrocentra gastroenterologs. Ļoti moderna tēma mums šobrīd arī ir baktēriju izraisīta zarnu darbības traucējumi, jeb disbioze, jeb SIBO. Lai šādas problēmas noteiktu, ir iespējams veikt funkcionālos izelpas testus, konkrēti laktulozes un glikozes testu, kad cilvēks saņem substrātu, izdzer substrātu un nākamo 3 stundu periodā attiecīgi veicot izelpas mērījuma aparatūrai paredzētos maisiņos, pēc tam ir iespējas noteikt pievo zarnu pārapdzīvotību ar esnās zarnas mikroorganismiem. Nenoliedzami vajadzētu tomēr, lai ārsts ir tas, kas nozīmē attiecīgo izmeklējumu, jo dažkārt ārstēšana ir racionāla bez visiem izmeklējumiem. Ne visos gadījumos ir nepieciešama izmeklējuma veikšana, nenoliedzami. Simptomi pārklājās ar citām problēmām, kā ar funkcionālām gremošanas problēmām, konkrēti kaitināts zarnas sindromu, tā kā vajadzētu tomēr apmeklēt ģimenes ārstu, gastroenterologu, lai izšķirtos attiecīgi, vai būtu nepieciešama šāda izmeklējuma nozīmēšana vai ne. Optimālā scenārijā tiek veikti pat abi testi, laktulozes un glikozes tests, vismaz ar nedēļu intervālu starp viņiem, bet kādreiz var aprobežoties arī ar vienu no viņiem.